Labvakar, dāmas un kungi! Mans vārds ir Markus Riva, un šobrīd caur Vecrīgas bruģi esmu nonācis līdz Latvijas Nacionālās vēstures muzejām, pavisam svaigajām telpām, kur šovakar Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvu, kurā mēs pasniegsim un apbalvosim pašus labākos, tāpēc šovakar pavisam svinīgs, skaists pasākums ir garantēts, un mēs nesalstam. Mēs ejam iekšā! Labvakar, un esiet sveicināti Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas 2024. gada apbalvošanas ceremonijā. Kopā ar Latvijas Leļu teātra aktieri Rudolfu Apsi, kurš arī gadus divus atpakaļ saņēma sava veida izcilības balvu. Taču šovakar ierodas pie jums kā lielais Kristaps. Varbūt vecāsiet, kāpēc? Pavisam vienkārši. Kamēr neesmu saņēmis savu lielo Kristapu, man joprojām ir atļauts ticēt un cerēt. Taču neesmu šeit šovakar viens. Ar mani kopā Markus Rivā, kurš ne tikai atbildēs par vakara muzikālo vadīšanu, bet arī par mūsu pasākuma fanu pūļu viedokļu apzināšanu. Markus, vai ir kādi jaunumi? Jā, mums bija jaunums tas, ka Līva iesāk šo te visu čatiņu ar sākam. Sākam. Tā ir laba doma. Jā, bet rakstiet vēl. Rakstiet vēl. Līva, raksti vēl, bet mēs sākam. Paldies. Markus un vēl viens īpašs viesis tieši no Latvijas Leļu teātra, mans kolēģis, Rupjais Zaķis no izrādes Sivēnam pa pēdām. Zaķi, kā tu tur iet? Nē, viss kārtībā. Es tev drīz pievienošos, man te tikai, tu jau pats saproti zaķu lietas un tā tālāk, bet es tikai vēlējos pateikt, ka man ir tiešām liels prieks, ka es esmu šeit pasākumā, kas ir veltīts pasākumiem, un es te darīšu savu lietu, tu dari savējo, un tad es tev drīz pievienošos. Jā, tā. Paldies, Zaķi, atpakaļ studijā. Labvakar. Šeit mēs esam. Kā jau vērīgākie no jums būs pamanījuši, mēs atrodamies Rīgas pilī, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, kas kaut kādā mērā paskaidro un attaisno visu to lielā Kristapa būšanu. Jebkurā gadījumā, ne tāpēc mēs esam šeit savākušies. Kāpēc mēs esam šeit savākušies? Latvijas pasākumu fórumu izcilības balva 2024. Kas ir šī balva? Lūdzu video! Latvijas pasākumu fóruma izcilības balva ir Latvijas pasākumu nozares neatkarīga ikgadēja balva, kas tiek pasniegta reizi gadā par iepriekšējo gadu, un balvas pasniegšanu organizē nodibinājums Latvijas pasākumu fórums. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas uzvarētāji tiek noteikti kopš 2020. gada. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas mērķis ir atzīmēt izcilu darbību pasākumu jomā, izcelt iepriekšējā gada izcilākās gada norises pasākumu nozarē, noteikt nozares izcilības, personības, profesionāļus, izcilākos pasākumus un notikumus. Šogad pasākumu fórumu fokusā tradīcijas un ilgtspēja, kas sinerģijā ved uz izcilību. Paldies, video. Pasākumi, notikumi, organizatori. Šī balva ir īpaša. Vai kāds zina, kāpēc šī balva ir tik īpaša? Ļoti, ļoti īpaša. Kāpēc? Par šo balvu balso visa nozare. Tiešām visi balsojāt? Viens. Tad jūs esat tā nozare. Sapratu, visu sapratu. Say no more, es sapratu. Tātad nozare, bet ir arī eksperti. Tad
nozare un eksperti. Kurš tad? Pasākums, kurā balso nozare, balso eksperti. Vai tev ir viedoklis? Man ir viedoklis, bet šeit ir pārāk daudz preses pārstāvi, tāpēc es paturēšu savu viedokli pie sevis šoreiz. Es sapratu tev viedokli. Bet ekspertiem arī ir ļauts izteikties. Lūdzu video. Pasākuma izcilības balva ir unikāla ar to, ka tās galvenos uzvarētājus nosaka visa pasākuma nozara balsojot, tā izslēdzot iespējamu žūrijas subjektivitāti. Balvas paspārnē darbojas nozares eksperti, kas piešķir speciālās balvas un seko līdzi nozares balsojumam. 2024. gada balvas eksperti ir Lena Ferstere, Sponsorking līdzdibinātāja, pārstāv pasākumu rīkotājus un B2B pasākumus. Līva Pētersone Kļaviņa, grupas instrumenti koncertu producente, pārstāv lielo pasākumu producentus un mūziķu menedžmentu. Ģirds Lūsis, mūziķis un producents, pārstāv pasākumu rīkotājus un menedžmentu. Nauris Lazdāns, Liepājas kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks, pārstāv publiskās personas un Latvijas novadus. Oskars Timbars, gaismu režisors, pārstāv pasākumu tehniskos piegādātājus. Eksperti 2024. gadā ir lēmuši piešķirt 3 īpašās balvas. Sešpadsmit nominācijas, 3 spēcbalvas. Es pavaicāšu jums, vai 2024. gads bija sarežģīts gads, ko vērtēt godīgā cīņā? Tas bija sarežģīts gads, ja mēs skatāmies uz atpakaļ, jo 23. gads bija pasākumu nozarei, manuprāt, izcils gads, jo mums bija vēl mazliet uz atpakaļ, vērojot pēc tērpa, man vienkārši tas uz atpakaļ, tā kā šķiet gadsimtiem, gadsimtiem, bet tie bija tikai daži gadi atpakaļ, kad mēs visi mocījāmies Covid iespaidā. Bet 23. gads bija brīnišķīgs uzplaukuma gads, un man šķiet, ka 24. noteikti būs savādāks. Mēs atgriezīsimies tur, kur mēs bijām 18. gadā vai 19. gadā, bet droši vien man kolēģi piekritīs, ka 24. gads bija tikpat pārsteidzošs kā 23. gads. Līdz ar to, jā, pagājušais gads bija diezgan strauji. Es, protams, nevēlos kūdīt uz totalizatoru, bet vai ir kādas prognozes 2025. gadam? Es varu salīdzināt ar saviem Eiropas kolēģiem, kuri ir sajūsmā jau par to, kas viņus sagaida 25. gadā. Mums Latvijā, man liekas, nav tādas vēl pārliecības, bet mēs varēsim par to runāt 26. gada sākumā. Drošāk. Līdz tam vēl jāpagaida. Pagaidīsim kopā. Paldies! Atgriež mikrofonu, aplausī! Mums ir vēl viens video. Es pat zinu kāds. Vai jūs zināt kāds? Kādēļ mēs esam šeit ieradušies? Latvijas pasākumu fóruma izcilības balva 2024. Tieši tā, jautājums skan vienkārši. Kāds ir šīs balvas agregāts stāvoklis? Lūdzu video. Video? Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas līdz šim tapušas no kūdras, no ozola, no papīra un 2023. gadā arī no gaismas. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas ir radītas no māla Vidzemes Cēsu novada Liepā. Devona laika māla raktuves, kas stiepjas 12 metru dziļumā, ir patiesi unikālas. Tik bieza māla kārta kā pie mums atrodama vien vēl 2 vietās pasaulē. Rūpnīcas lode meistari
Mālu aprūpē gluži kā juvelieris aprūpē savu dārgakmeni. Iepazīst katru māla niansi, izzin, apstrādā, pieslīpē un uzpucē, atklājot un izceļot tā daudzpusīgās kvalitātes. Lodes īpašie ķieģeļi sencis, kuru māls veidojies Latvijas teritorijā pirms vairāk nekā 350 miljoniem gadu, ir kvalitātes un unikalitātes simbols, kas gluži tāpat kā izcilākie pasākumi, paliek vēsturē uz ilgiem laikiem. Nu, lūk, te jau katrs no mums šeit šovakar tik, es esmu atpakaļ. Es te biju visu laiku, bet es esmu atpakaļ. Katrs no mums mājās, gandrīz katrs daļa no mums aizies mājās ar šo te, tas būs labs ieguldījums nākotnē, bet cienījamie klātesošie un tiešsaistes satura patērētāji, nestiesim šo vakaru garumā, ir laiks sākt pasniegt balvas. Urā! Aplausi. Man patīk aplausi. Aplausi beidzās. Beidzās. Pirmā nominācija. Kategorija izcilākais bērnu pasākums. Lūdzu video. – 2022. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais bērnu pasākums bija Valburģu nakts pastaiga. Savukārt 2023. gadā balvu saņēma IKEA Bumbiņfests. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais bērnu pasākums ir Putnu dziesmas Raimonds Pauls un Guntars Račs, Dzeguzīte un Dzintariņš. Rīkotājs nodibinājums Latvijas jaunatnes teātris. Koncertu uzvedums visai ģimenei, gribas drusku pablēņoties. Rīkotājs Rīgas doma meiteņu kora biedrība. Labdarības iniciatīva Kustība par kustību. Rīkotājs SIA Nords Event Communications. Nemazākā mērā neko nesignalizēju, bet man tiešām vienmēr ir interesējis jautājums, vai pilsētas putni dzied skaļāk nekā savvaļas putni. Tādā ziņā, vai pilsēta vide viņus piespiež dziedāt skaļāk. Bet pietiks par manu privāto interesi. Markus, vai kaut kas notiek mūsu internetā? Es nepaspēju paskatīties, jo es biju aizgrābs ar Tev to, ir kas laiks? notiek šeit. Bet es ievadīju pasas kodu. Pases? Ēriks mums ir kaut ko uzrakstījis. Jūs jau visi redzat, kas tur rakstīts īsumā. Viņš uzrakstīja, labi, es neteikšu, tas lai paliek aizkadrā. Bet rakstiet kaut ko vēl, es gaidīšu. Kā man justies? Nē, tas nav nekas personīgs par tevi. Ejam tālāk. Tas lielisks. Tātad, balvu kategorijā izcilākais bērnu notikums, uzvarētājs tiks noskaidrots pēc reklāmas pauzes. Nē, tas nav, tā tiešām būs, tas nav joks. Tiekamies pēc reklāmas pauzes. Tā! Aha! Un es aizēju.
Tā dāle Rīga, tā dāle māderīga, sarežģīte, līdz galam nepazīte. Es esmu atgriezies. Aplausi! Paldies! Paldies! Patīkami dzirdēt, patīkamu skaņu, sen nedzirdētu, godīgi sakot. Kas es esmu? Kurš uzdrīkstas minēt? Stenders? Tuvu, mazliet vēlāk. Jākabs? Nē, tas bija mans kursbiedrs. Citi jautājumi? Iz kuru filmu? Dievs, lai nokrāpstās. Kur mēs palikām? Jā, lūdzu, video. Video? Mikrofons? Man? Strādā? Kāpēc? Lūdzu, video. – 2022. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais bērnu pasākums bija Valburģu nakts pastaiga. Savukārt 2023. gadā balvu saņēma IKEA Bumbiņfests. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais bērnu pasākums ir Putnu dziesmas Raimonds Pauls un Guntars Račs, Dzeguzīte un Dzinkariņš. Rīkotājs nodibinājums Latvijas jaunatnes teātris. Koncertu uzvedums visai ģimenei, gribas drusku pablēņoties. Rīkotājs Rīgas doma meiteņu kora biedrība. Labdarības iniciatīva Kustība par kustību. Rīkotājs SIA Nords Event Communications. Man ir pavisam vienkārši jautājums. Kas bērniem ir vajadzīgs? Nu? Pasakas. Ko tā? Pasakas. Tā arī uzreiz vajadzēja teikt. Un kura pasaka ir vislabākā? Ar laimīgām beigām. Palasiet sniegbaltīti. Atveriet aploksni. Uzvarētājs ir... Nu? Putnu dziesmas. Izcilākais bērnu pasākums ir Putnu dziesmas. Lūdzu skatuvēs. Vai, paldies. Pirmkārt, es gribu pabrīdināt, baigi smaga. Bet, ja nopietni, es gribu pateikt milzīgi paldies pirmkārt maestro Raimondam Paulam un dzejniekam Guntaram Račam par šo te fantastisko muzikālo dziesmu ciklu, Putnu dziesmas, kuras ieskaņoja Dzeguzīte un izdejoja Dzintariņš. Paldies Sanitai Misikai par radītajām dejām un režisorei Lailai Kirmuškai un visiem aktieriem, kuri piedalījās šajā uzvedumā. Un, protams, visiem tiem vairāk nekā 150 dejotājiem un dziedātājiem, kuri izdziedāja un izdejoja šo programmu visā Latvijā. Paldies! Paldies! Un tagad laiks nākošajai kategorijai. Izcilākais ilgtspējas vai līdzdalības notikums. Lūdzu video. – 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais ilgtspējas vai līdzdalības notikums ir Ziemassvētku rezidence Laboratorija, rīkotāji Skudras metropole un Don't Panic. Rimī Rīgas maratona programma Iekļaujošs maratons, rīkotājs SIA Nords Event Communications. Rimī Rīgas maratona ilgtspējas programma Run for Future by Neste, rīkotājs
SIA Nords Event Communications. Ilgtspēja vai līdzdalība? Kur palika un? Un ko? Un tradīcijas. Kuras? Ilgspējīgas. Urā! Ko tas nozīmē? Nu, labi. Kurš uzvarēja? Tūlīt skatīsimies. Jā. Ziemassvētku rezidence laboratorija. Urā! Paldies. Labvakar. Mums ir prieks saņemt šo balvu, jo mēs vairāk par ilgtspēju šeit domājam. Un, mēs bieži dzirdam ilgtspēju kā tādu vārdisku lietu, bet darbība ļoti bieži nesako, kāpēc. Un mēs ļoti gribējām ar šo notikumu ilgtspēju pārnest darbos. Un te jau 30 pasākumu uzbūves un nobūves mēs aizstājām ar vienu. Ar vienu notikumu daudz uzņēmumiem. Mēnešu laikā mēs cītīgi strādājam, lai cilvēks iepriecinātu mūsu radītajā Ziemassvētku rezidencē laboratorijā, lai priecētu, lai adaptētu saturu, pielāgot to katram notikumam atšķirīgu vienā vietā, vienā uzbūvē, vienā nobūvē. Un man liekas, tas ir ilgtspējas pamatā, taupīt mūsu resursu. Man šķiet, mums tas veiksmīgi izdevās, mums izdevās iepriecināt daudz cilvēkus, par ko es saku paldies mūsu jaudīgai komandai, kas nu pat sāk tikai atpūsties no lielā svētku maratona. Un paldies par šo balvu, paldies! Paldies! Man patīk, kā skan aplausi. Bet nākamā kategorija – izcilākais gaismu notikums. Un šī nav reklāma, bet Latvijas Leļu teātrī nesen bija jauna pirmizrāde, izrādēja ar nosaukumu Gaisma. Es tevi dzirdu. Jebkurā gadījumā. Sakiet, lūdzu, ko jūs domājat? Kāpēc tas spīd? Viņam jāspīd. Kam? Tam. Nu re. Lūdzu video! gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvu par labāko gaismu notikumu saņēma Gaismas pastaiga izgaismotā Liepāja 2022, bet 2023. gadā par labāko gaismu notikumu tika atzīta Gaismas pastaiga izgaismotā Liepāja 2023, pilsēta Paradoks. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā Izcilākais gaisma notikums ir multimediāla izrāde Nāves salas stāsts, rīkotājs Ķekavas novada pašvaldība. Pastaiga izgaismotā Liepāja, jaunatklāj vietējo, rīkotājs Liepājas kultūras pārvalde. Gaismas taka Beļi Brīvdabas muzejā, rīkotājs SIA Untitled sadarbībā ar Latvijas etnogrāfisko Brīvdabas muzeju. Es redzēju. Kā jums patika? Ko? Forši. Nu re. Kurš uzvarēja? Mūsējie. Ko? Mūsējie. Bet aploksnē? Aploksnē Gaismas taka Veļi Brīvdabas muzejā. Nu re. Urā! Paldies. Tik smaga balva. Bet man tiešām liels prieks pirmkārt tāpēc, ka pagājušais gads Latvijas etnogrāfiskam Brīvdabas muzejam bija īpašs, jo tas bija muzeja 100 gads gads. Un otrkārt, Veļi,
tas ir kaut kas īpašs un veļu godināšana. Tas ir par mums, par mūsu sapnēm, par mūsu saknēm, par mūsu vecākiem, par mūsu senčiem. Tas ir vienlaikus domāt un pateikties iepriekšējām paudzēm un domāt arī par nākošajām paudzēm. Paldies! Paldies! Drošu soli dodamies tālāk. Nākošā kategorija – izcilākais zīmola aktivizācijas pasākums. Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, kā zīmolu var aktivizēt? Ar aktīvām darbībām. Tā jau man likās. Lūdzu, video! – 2023. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais zīmola aktivizācijas pasākums bija Rimī piknika zona, 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku norises laikā. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais zīmola aktivizācijas pasākums ir jaunā elektriskā Porsche Macan atklāšana, rīkotājs Skudras metropole. Izskrien pasaules rekordu spicē, rīkotājs SIA Nords Event Communications. Baltic Wine and Drinks Awards in association with Liebherr, rīkotājs SIA Nords Event Communications. Kas uzvarēja? Tātad, kas veids visaktīvākās darbības? Jā. Jaunā elektriskā Porsche Macan atklāšana. Pareizi pateikt? Jaunā elektriskā Porsche Macan atklāšana! Paldies jums. Sveiciens atkal. Man liekas, ka tādai kārtīgai zīmola aktivizācijai svarīgs ir divas lietas – atvērtība sadarbībai un drosme. Un mums kaut kā paveicās ar klientu, kuram bija atvērtība sadarbībai, un tas paģēra to, ka mums bija iespēja strādāt ar drosmīgām idejām, un tad Porsche Macans varēja laisties no cirka griestiem un visu, ko darīt. Tā kā man ir patiešām prieks, ka mums ir tādi klienti, kas uzticās, un es zinu, ka jums arī tādi ir, un man šķiet tā ir liela mūsu laime strādāt ar klientiem, kas mums tic, uzticās un ļauj īstenot drosmīgas idejas. Paldies! Paldies! Bet tagad. Man patīk teikt, ka to 3 pēc balvu būs iegūtie 3 nominanti. Un to pirmos pēc balvu, lai pasniedz, nāk uz skatuves, pasniedz eksperts speciālo balvu Nauris Lazdāns. Labkaušli. Labvakar, pasākuma nozares profesionāļi. Man ir paldies jāsaka pasākuma formam par to, ka uzaicināja man piedalīties kā jomas ekspertam. Tas manā necilajā vecumā ir ļoti pagodinoši. Paldies. Un otrs paldies par to, ka ir iespēja pasniegt šo balvu. Tā ir tiešām ļoti īpaša. Patiesībā man ir sajūta, ka es pasniegšu balvu Metallica koncertam Liepājā, jo tā jauda, enerģija un decibeli noteikti ļoti līdzvērtīgi. Bet stāsts šoreiz ir pilnīgi par kaut ko citu. Un tāpēc 24. gada īpašā Latvijas pasākuma fóruma izcilības balva par nozīmīgāko starptautisko sporta pasākumu Latvijā 24. gadā un tā izcilu realizāciju TET Rally Latvija, Raimonds Strokšs un RA Events.
Labvakar, cienījumās dāmas, godātie kungi. Liels paldies par šo patīkams pārsteigums. Jūsu pasākumā esmu pirmo reizi un prieks šeit būt šovakar. Es pieļauju domu, ka ne visi saprot, par ko šobrīd iet runa, un ne visi varbūt bija tajā pasākumā, tāpēc pavisam īsi es iedošu tādu mazu ieskatu, kas tas bija par pasākumu. Faktiski mēs 15 gadus veltījām vienam mērķim aiziet uz vienu pasākumu, un šos 15 gadus krājām pieredzi, daudzījām punus un mācījāmies un pilnveidojāmies. Un pagājušā gada vasarā pēc šo 15 gadu darba mēs uzņēmām pasākumu, kura laikā vienlaicīgi strādāja 5000 cilvēku, kurš mainīja riepas, kurš skrūvēja automašīnu, kurš gādāja par drošību, kurš filmēja. Šie 5000 cilvēki strādāja, lai vairāk kā 100 000 cilvēku 36 dažādās Latvijas norises vietās izietu ārā šo pasākumu paskatītos, un vēl 80 miljoni noskatījās to visu televīzijā. Tā kā pasākums bija prasīja diezgan daudz enerģijas, un tāpēc jau patīkam, ka tas ir novērtēts un pamanīts. Paldies jums un jauku jums vakar. Paldies, 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 paldies! Es te dodos līdzdarboties, es te dodos līdzdarboties, es te dodos līdzdarboties, es te dodos atslēgas vārds līdzdarboties. Ļaušu jums minēt, kāda ir nākošā kategorija? To jūs zināt labāk. Atslēgas vārds līdzdarboties? Būt kopā? Tuvu, bet paliekam pie tā vārda līdzdarboties. Lūdzu, izlasiet. Nu, labi. Izcilākā līdzdalības akcija. Tas bija tas, uz ko es mudināju. Lūdzu, video! – 2020. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā par labāko līdzdalības pasākumu tika atzīta akcija Staro mājās. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā Izcilākā līdzdalības akcija ir Pārdaugavas kultūras apvienības līdzdalības pasākumi 2024. gadā. Rīkotājs Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde Pārdaugavas kultūras apvienība. Alūksnes novada kopienu svētki. Rīkotājs Alūksnes novada kultūras centrs. Atver bibliotēku. Rīkotājs Nodibinājums Liepāja 2027. Aplausi! Pirms mēs atveram aploksni un izdaram to atbildīgo lietu. Man ir jautājums, kā līdzdarboties labāk? Strādājot kopā. Garlaicīgi. Nu, pamēģinam. Palīdzēsim? Aploksnē! Es nevaru. Labi, es mēģinu. Nu, labi. O, cik jauki. Atver biblioteku. Ko? Atver biblioteku Nodibinājums Liepāja 2027. Jā, paldies, sveicieni no Liepājas, un mēs esam ieguvuši Eiropas kultūras galvaspilsētas titulu 2027, un tā lēnītēm maziem soļiem tuvojamies šim gadam, tādēļ šī balva būs ļoti iepriecinoša visiem liepājniekiem, jo patiesībā nodibinājuma loma pie šīs balvas bija tikai tik daudz, ka mēs piešķīrām finansējumu ļoti maz, neteikšu, man kauns publiski teikt, bet realizēja, vienas dienas ietvaros akcijā Atver biblioteku bija vairāk nekā 10 dažādas aktivitātes, un paši iedzīvotāji brīnišķīgas aktivitātes realizēja. Man tiešām ļoti liels prieks. Un, es ceru, ka tad, kad nākamreiz, un ja būs jāsņem kāda balva, man nebūs kauns pateikt to summu, ko mēs iedavām. Respektīvi, tas, ko es gribu pateikt, dodiet vaļu arī pašiem iedzīvotājiem un cilvēkiem, un tas ir ļoti svarīgi, jo viņi var izdarīt brīnišķīgas lietas. Paldies!
Paldies! Nākošā kategorija. Un godīgi teikšu, šeit man īsti nav nekā smieklīgi, ko pateikt vai pat mēģināt, jo tas var beigties nepārāk labi man. Jūs drīz sapratīsiet. Izcilākais sporta notikums. Es to nedaru, tāpēc lūdzu video. – 2023. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais lielais Latvijas sporta notikums bija IIHF pasaules čempionāts hokejā. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais sporta notikums ir Rīgas maratons 2024, rīkotājs SIA Nords Event Communications. Latvijas paralimpiešu komandas sagaidīšana Brīvības laukumā pēc dalības 2024. gada Parīzes paralimpiskajās spēlēs. Rīkotājs Rīgas valstspilsētas pašvaldības kultūras iestāžu apvienība. Olībeta sporta bāra, hokeja fanu zona Esplanādē. Rīkotāji SIA Untitled un Olībeta sports bāra. Kurā brīdī šaks kļūst par sportu? Kā lai es zinu. Šautriņas? Pagaid, man... saprat, jā. Ko? Iespējams, jā. Ko jā? Kāds bija jautājums, piedod? Kas ir aploksnē? Aploksnē ir, tūlīt vien mirklīt, tad balvu saņem. Tātad? Latvijas paralimpiešu komandas sagaidīšana Brīvības laukumā pēc dalības Parīzes paraolimpiskajās spēlēs. Urā! Paldies! Negaidīt, protams, paldies nozars brāļi un māsas par augsto novērtējumu. Paldies, Eva, ka uzaicināja komandā. Tiešām bija liels gods rīkot šo pasākumu, un, kā teica mūsu čempions Rihards Nikus, parasportisti pierāda, ka ikviena cilvēka sapņi var piepildīties. Paldies! Paldies! Es ceru, ka arī mani sapņi kādreiz piepildīsies. Bet līdz tam, Markus, ir jaunumi? Ir 3 ļoti svarīgi jaunumi čatiņā. Viens ir jautājums, vai būs specbalva kategorijā Markus Rīve. Tad ir otrs svarīgais jautājums, cik svar balva mazāk par 4 kilogramiem vai vairāk par 4 kilogramiem. Un es nobalsoju vairāk par 4 kilogramiem, jo es pacēlu, viņi bija smagi, tā kā balsojiet vairāk par 4 kilogramiem, lai būtu pareizi. Un pēdējais, vissvarīgākais, kad pauze? Tagad. Atbilde ir tagad. Pauze. Tagad. Kas darbu nedara, tas par darbu runā.
Kas darbu nespēj, tas darbu kritizē. Kas darbu dara, tas klusē. Un darbs par viņu runā. Punkts. Aplausi. Pateicība. Es uzrakstīju jaunu dzejoli. Tūdaļ. Man te galdiņ nav. Jaunu dzejoli uzrakstīju. Bet man arī Elza teica, lai es ģitāru paspēlēju. Mari, vai skan? Skan ģitāra? Tad labi. Un tagad cita dziesma. Kā mēs skrējām, kā mēs ķerām, es pa priekšu, suns pa priekšu. Zaķītis pa priekšu, zaķītis pa priekšu, krūmos iekšā, krūmos iekšā, krūmos iekšā. Spurkš. Tas būs turpinājums šitai te lugai Uguns un nakts. Otrā daļa. Bet tagad trešā daļa. Izcilākais nestandarta pasākums. Lūdzu video. Tad video. – 2021. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais nestandarta pasākums bija peldošā sala Mardangas ezerā. 2022. gadā Dabas galerija, savukārt 2023. gadā Ukraine Residents of Freedom. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais nestandarta pasākums ir Digitālo ziedu galerija Šampanieša bārs, rīkotāji Skudras metropole un Don't Panic. Ziemas garšu simfonija, rīkotājs Sijā Šarmants. Reiva tramvajs, rīkotāji, nodibinājums Equilibrium Group un fonds Inicium. Bet kāds ir standarts? Kā lai es zinu? Nu kā, ja ir nestandarts, tad jābūt standartam. Es ļoti ticu. Uzzināsim? Labi. Digitālo ziedu galerija Šampanieša bars. Nu re. Urā! Paldies. Mierinājums. Jums šī ir noslēdzošā reize, kad es šeit nāku kaut ko teikt. Un mums pašiem bija pārsteigums, ka video iepriekšējos 3 gadus balva arī nonāca pie mums. Nestandarta notikums man šķiet ir īpaša kategorija. Tāpēc, ka tas nozīmē, ka mēs pasniedzamies vēl kripatiņu aiz tā, kas būtu izkāpt ārpus ierastā. Mēs strādājam ar jaunu saturu, ar jaunu scenogrāfiju, izkāpjam no standarta formas robežām, un tas ir tas, ko mums patīk darīt. Mums patīk eksperimentēt, mums patīk izaicināt sevi, un ir prieks, ka cilvēki tam seko un ļaujas un to novērtē. Un tas arī tas mans novēlējums, lai mēs
izkāpjam vēl solīt ārpus tā, ko mēs jau esam ieraduši darīt, un mums baigi labi izdosies. Paldies! Es tad pareizi sapratu, man mūsu atlīmējās. Es tad pareizi sapratu, nestandarts tas ir eksperiments, kas izkāp ārpus solīti tā. Tad tas ir jautājums. Paldies. Nākamā kategorija. Mūsu atlīmējās. Par nestandarta pasākumiem runājot. Raini! Ko tu ēd? Izcilākā konference. Lūdzu video. – 2020. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākā konference bija fórums Līdere 2020. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākā konference ir 10. Latvijas pasākumu fórums, rīkotājs, nodibinājums Latvijas pasākumu fórums. The Riga Stratcom Dialogue, rīkotājs, NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centrs. Pārdaugavas nākotnes fórums, rīkotājs, Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde, Pārdaugavas kultūras apvienība. Es atklāju noslēpumu. Es nedrīkstu smaidīt, tad ūsas neatlīp. Es tev atklāšu noslēpumu. Es šajā ausī nedzirdu. No, es esmu te. Tātad 24. gada izcilākā konference. Jā. 10. Latvijas pasākumu fórums. Urā! Paldies! Liels paldies! Un tiekamies šajā aprīlī 8., 9., 11. pasākumu fórumā. Tā bija īsa runa. Nu, jebkurā gadījumā bārda arī līpaļā, bet tas nekas. Mēs turpinām. Un tagad spēcbalva, kuru piesaka Ļena Ferstere, kuru agrāk pazinām kā Jeļenu Stoleri. Lūdzu. Tā esat jūs? Man prieks jūs redzēt. Ūsas un bārda. Paldies, Mārts, par īpašo sveicienu. Spēcbalvas bija īpašas šai izcilības balvas ekspertu žūrijai. Un īpašas ar to, ka mēs vienmēr novērtējam tos, kuri ir darījuši vairāk vai kuri ir darījuši daudzu gadu garumā, un mēs viņus apzinām un novērtējam katra ieguldījumu. Un tā, kas man ir jāpiesaka, ir par nozīmīgiem starptautiskiem panākumiem un Latvijas pasākumu nozares ekspertu. Tā ir īpaša balva, kas, manuprāt, ir viena no nozīmīgākajām balvām, jo ņemot vērā, ka mēs visi esam pasākumu nozarē, pilnīgi visi šeit klātesošie, mēs katrs vēlētos eksportēt savu pakalpojumu, savu produktu, un daži no mums to dara ļoti veiksmīgi. Un šīs balvas ieguvējs ir tas, kurš iespējams to dara šobrīd visveiksmīgāk. Cik man zināms, viņu lokā ir piepulcējies īpaši pat profesionāls
kas ir vērsts uz to, lai popularizētu viņu pakalpojumus ārvalstīs. Un tas, protams, nozīmē to, ka tu neceri, ka par taviem darbiem runās citi. Tu dari arī pats ārpus saviem ikdienas pienākumiem. Un balvu mēs piešķiram uzņēmumu ar nosaukumu Artistic. Par ko, lai viņi nāk un stāsta paši. Labvakar. Tas tiešām bija ļoti negaidīti. Es nezinu par 2004. gadu, bet 2003. gadā 40% no mūsu ienākumiem tiešām bija no ārzemēm. Un paldies manai komandai. Un tagad paldies arī Elīnai, kur ir pievienojusies. Paldies Diānai, kas tur sēž par to, ka viņi man ieved šī gaismu maģijas pasākumos. Un paldies visiem. Visu labu! Paldies! Es esmu te. Labi. Nākamā kategorija. Jā, dāmas. Jā, vai ūsa. Bet tas ir man. Tas nav es te neesmu. Izcilākais, korporatīvais. Pasākums, notikums. Kāda ir atšķirība? Starp pasākumu un notikumu? Jā. Pasākumā var būt vairāki notikumi. Tā ir atbilde. Piemēram. Lūdzu video. Lūdzu video. – 2022. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais B2B pasākums bija Dabas galerija. Savukārt 2023. gadā par izcilāko B2B pasākumu tika atzīts Vakars vecajā tīklu ražotnē. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais korporatīvais pasākums ir Infinity White Summer Festival 2024, rīkotājs Sijā Bonivents. Time to Shine, rīkotājs Sijā Attach. Entertain in Wonderland, rīkotājs Sijā Sea Events. No, kura būs tā drosmīgā? Es vēršu to. No, labi. Visiem. Tu vērsi? Tu lasi? Jā. Paldies. Danā. Aplausi Danai. Pagaidi. Aplausi Danai. Jā, Dana, tu to vari. Jā. Lasi. Tātad izcilākais korporatīvais pasākums Time to Shine. Nu, re. Sijā Attach. Urā! Jā? Mališi! Tad ņemat aploksni. Labvakar visiem. Paldies par novērtējumu ekspertiem. Paldies, Dana, ka tu nolasīji, jo mēs paņēmām Danu līdzi, jo šis korporatīvais pasākums ir Bites Latviju, kuru pārstāv Dana. Tā kā viņa arī nolasīja. Es gribētu pateikt lielu paldies visiem mūsu sadarbības partneriem, kas 15 gadus ir roku rokā ar mums, jo bez viņiem nekādīgi. To jau jūs visi ļoti labi zināt. Protams, arī klientiem, jo arī bez viņiem nekādīgi, bet vislielākais paldies ir Attach komandai, kas ir brīnišķīgi, uzticami, spēja darīt lietas, es nezinu, kādos veidos un iespējās, bet reāli mēs rulējam uz priekšu un priecājamies arī par visiem pārējiem, kas mūsu nozarē strādā. Tā kā, lai mums visiem šis gads ir veiksmīgs un
pārsteigumiem, pozitīviem pilns. Paldies, lai jauks vakars! Paldies! Un kategorija, kas arī man ir tuva un saprotama, un nav nepieciešami jautājumi. Nav nepieciešami jautājumi, ko es tikko teicu. Nav nepieciešami jautājumi. Izcilākā scenogrāfija. Lūdzu video. – 2023. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā par izcilāko publiska pasākuma scenogrāfiju balvu saņēma Unreal Music Festival Mežaparks, bet par izcilāko korporatīvā pasākuma scenogrāfiju tika atzīts pasākuma Remy Reflection noformējums. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākā pasākuma scenogrāfija ir Gustavo arēnas šovs Tagad tikai sākas, rīkotājs, nodibinājums Zinātnes un mācību centrs, cilvēks un visums. Air Baltic Technical Academy atklāšana, rīkotājs, SIA Sponsorking. Gaismas taka, Veļi Brīvdabas muzejā, rīkotājs, SIA Untitled, sadarbībā ar Latvijas etnogrāfisko Brīvdabas muzeju. Kā notiek kategorijas? Kā notiek kategorijas? Nu jā. Gustavo un Air Baltic vienā. Ko? Jāsaka, diezgan sarežģīts. Šis būtu lēmums priekš žūrijas, bet viss jau izsaka sajūtas. Un tās sajūtas laikam arī uzvar. Tavs? Ko? Žūrijas sajūtas par pasākumu. Kāds viņš izskatās? Lūdzu, izlasiet aploksni. Labi. Paldies. Tātad uzvarētājs ir Gaismas taka, Veļi Brīvdabas muzejā. Lūdzu, tas ir bija, man liekas. Urā! Paldies. Šis pavisam negaidīti. Un tāpēc vislielākais paldies pirmkārt ir mūsu sadarbības partneriem Mārcim Gulbim un SIA Untitled. Un arī maniem, protams, mūzeja kolēģiem, kas strādāja pie šīs takas, kas domāja visus šos stāstus un iedzīvināja tās idejas. Paldies! Paldies! Es esmu te. Nu, re, mēs abi tikko atnācām, tāpēc es vēlējos... Jā, ko? Jā. Jā? Jā. Nu, jā. Nē? Lūdzu video. Nē, kategorija. Šeit. Izcilākais nestandarta zīmola pasākums. Jā, kā tas ir? Nestandartiski. Zīmoliski. Lūdzu, pasākumiski. Video? Video. Video. – 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais nestandarta zīmola pasākums ir Liepājas kultūras balva 2023, rīkotājs Liepājas kultūras pārvalde. Svetbank dažādības simulators, rīkotājs SIA Sponsorking. Svetbank slidotava, rīkotājs SIA Space Events. Bet, ja balva iegūtu balvu, tad kas notiktu? Iegūtu balvu. Nu jā, bet tā kā salūstu kosmos.
Viņš aizlidot noteikti kaut kur. Kas ir aploksnē? Opā. Nu, jā. 24. gada izcilākais nestandarta zīmola pasākums. Nu. Liepājas, kultūras galvaspils. Tā jau man likās. Kultūras balva 23. Jā. Urā! Liepājā! Liepājā! Paldies! Mums bija brīnišķīgs klients. Tie bijām mēs paši, jo šo pasākumu rīko Liepājas kultūras pārvalde. Un tas, ko mēs mēģinājām izdarīt, ņemot vērā, ka bija ļoti labs klients, bija būt drosmīgiem un radošiem. Un patiesībā tas izdevās tiešām ļoti forši. Mums Sandis Pēcis un Gatis Maliks, kas ir brīnišķīgi Liepājas teātra aktieri, kaut kā izkrita no izrādes dziesmu svētki un netīšām iekļuva pilnīgi citā pasaulē, citā pasākumā. Un gandrīz kā galvenie varoņi, bet patiesībā jau galvenie varoņi bija tie, kas to Liepājas kultūras dzīvu veido un šīs balvas saņem. Tad šo divu brīnišķīgu aktieru tādā šausmīgi interesantā darbībā šīs balvas arī Liepājas labākie kultūras notikumi saņēma. Paldies par novērtējumu. Paldies Sandim Pēcim un Gatim Malikam. Paldies Liepājas kultūras pārvaldes kolektīvam. Paldies Rasai Bugavičutai Pēcei par dramaturģiju un Edgaram Niklsonam par režiju. Paldies jums! Rainis. Markus Riva. Kas notiek čatā? Čatā nekas nenotiek, bet teikšu Raiņa vārdiem pastāvēs, kas pārmainīsies. Jau stāv. Pauzē! Pārtraukums. Un kur ir aplausi? Minējumi. Fonis. Minējumi. Variants. Vēl varianti. Gandrīz kas? Gandrīz gads bijis. Es nezinu, kā es par to jūtos. Lūdzu. Godmanis? Nē. Kāpēc? Kā mēs līdz tam nonācām? Kas notika? Jā, es redzu, ka ir variants. Tas arī ir variants. Paldies. Man arī ir drēbes. Es arī esmu cilvēks, un es esmu šeit. Turpināsim šo pasākumu. Atslēgvārds. Izcilākais festivāls. Kas notika? Lūdzu, video. – 2022. gadā un 2023. gadā
Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais festivāls bija Festivāls Summer Sound. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā Izcilākais festivāls ir Festivāls Summer Sound, rīkotājs Sijās Summer Sound festivāls. 10. sarunu festivāls Lampa, rīkotājs nodibinājums Fonds atvērtai sabiedrībai Dots. Riga Wine and Champagne festivāls, rīkotājs Nords Event Communications. Darīsim pavisam vienkārši. Es jums dodu atploksni. Es jums dodu mikrofonu. Un es uzdodu jautājumu. Kādu jautājumu? Kas ir aploksnē? Aploksnē ir lapiņa. Kāda? Precizēju. Kas tur ir rakstīts ar printētiem burtiem? 2024. gada izcilākais festivāls. Sarunu festivāls Lampa. Lampa! Labvakar visiem! Sveicu jūs pasākumu svētkos. Un ir liels prieks šeit šovakar būt, un vēl lielāks prieks ir komandas vārdā saņemt šo balvu. Tā kā paldies pasākumu fórumam par novērtējumu. Un to svinētāju šodien būs ļoti daudz, jo 10. festivālu Lampu veidoja 278 pasākumu rīkotāji, un uz skatuves kāpa vairāk kā 1000 cilvēku. Tā kā paldies viņiem visiem par savu ieguldīto darbu. Protams, paldies arī atbalstītājiem, kur tic Lampai. Un tā kā šie ir pasākumu nozares svētki, vislielāko pateicību es gribētu šodien pateikt komandai, saviem kolēģiem, kas ir producentu komanda, visas tehniskās komandas un brīvprātīgo pulks. Un šī mūsu visu kopīgā balva ir jūsu izcilības balva. Paldies komandai! Bet tas bija jauki. Nē, tieši, nav spēklīgi, tas bija jauki, paldies. Nu labi, tagad spēcbalva. Spēcbalvu. Kurš pieteiks? Varianti? Eksperts. Kā lūdzu? Ko? Kas notiek? Kāpēc? Nu labi, lūdzu. Labvakar. Kā vienmēr mikrofons statīvs ir pa mazu priekš manis. Jā, es gribēju teikt, ka šī balva nav par mūža ieguldījumu, bet man te ienāca informācija, ka man jāpasniedz, un tāpēc te mājās nedaudz pierakstīju, ka šī balva ir par mīlestību un uzticību sirdslietai 40 gadu garumā. Šī balva ir par iespēju jaunām un perspektīvām grupām pieteikt sev publikai, un senām un joprojām perspektīvām grupām sevi parādīt un satikties un tīkloties, tas, domāju, savu kolektīvu. Par spēju to visu organizēt tajā laikā, kad vēl mobilais telefons nebija izgudrots, un spēju sarīkot joprojām, kad visi ir tik aizņemti un tik aizņemti. Un galvenais tas ir par to varēšanu saglabāt šo festivālu visus šos gadus un joprojām būt ierindā. Un es domāju, šajā vietā būtu tas slavenais tosts tikai tā. Tad pasākumu fóruma īpašā izcilības balva par festivālu bildes ieguldījumu Latvijas popmūzikas nozarē un mūzikas attīstībā Bilžu birojiem un Tijai Auziņai. Tijā. Nu tad beidzot.
mīļie kolēģi, mīļie eksperti. Gandrīz man šķiet, ka tāds varbūt pārpratums sanācis. Jūs man pārsteidzāt, jo uz šo pasākumu es atnācu, varētu teikt, tikai tāpēc, ka to rīko Mārcis Gulbis. Un man jāsaka, ka viņš tālajā, tagad man jāsāk domāt, 96. vai 97. gadā, varētu teikt, ka bija brīvprātīgais puisis no 100. vidusskolas, kurš vienkārši nāca palīgā bildēm jaunajā Rīgas teātrī. Un es esmu ļoti pateicīga un priecīga par tādu skolēnu. Un es tiešām atnācu tikai viņam paspiest roku, viņu samīļot, sabučotos, viņam rakstīja arī īziņā. Bet tas, ka man šeit, kur es neesmu iesniegusi nevienu pieteikumu balvai, tā kā jūs to visi esat darījuši, tad šis ķieģelis man tiešām ir pārsteigums. Un paldies balvas sniedzējam labvēlīgā tipa foršajām ģirtām, arī par viņu, par to ir prieks. Labvēlīgais tips ir grupa, kas dzimusi bildēs, teiksim tā, un vienmēr par viņu ir liels prieks, bet to Mārci es tomēr gribu sabučot. Ilgu mūžu pasākumu fórumam, daudz prieka, izturības, laimes Mārcim, lai viņš katrā ziņā tiek līdz zelta mikrofonam, vēl līdz kādam savam festivālam, tā kā viņš ir izcils skolnieks. Mārci, es lepojos ar tevi. Paldies. Kolēģi, tātad tā ir tāda bijusi 10 gadus veca diskusija, kurš ir mans skolotājs. Tur bija baigais saraksts. Ir vēl cilvēki. Visiem ir daudz skolotāji, bet tu esi viens. Bet tu esi pirmā. Paldies. Paldies, paldies. Un, kolēģi, man ir tiešām liels prieks, jūs darat lielas lietas, darat daudz vairāk, daudz pamatīgāk, daudz plašāk nekā to esmu darījis es, kas to pasākumu sāk rīkot pagājušā gadsimtā. Jums viss vēl ir priekšā. Lai beidzās. Paldies. Te mēs esam. Pirmkārt, kompliments par ūsām. Paldies. Nē. Es sākumā uzdošu jautājumu. Vai pieteikšu tēmu? Kā labāk? Par ūsām vai sākumā? Par ūsām? Jā, par ūsām sākumā. Jā. Es ļoti cerēju, ka tu apsēdīsies iepriekšējā blokā pie manis, un tad mēs tiešām varētu padiskutēt par ūsām. Mēs to varam darīt šobrīd, jo šis ir tas bloks. Uzvar, paldies. Tavs uzvar. Par ūsām aplausē! Bet paņem mikrofonu, jā. Kur mēs esam telpās? Telpās? Kādās? Gaišās. Svaigās. Atbildi, ko es gadīju, bija Rīgas pils? Labi, Rīgas pils. Labi. Kategorija ir kāda? Nav vairs tās svaigākās acis. Kur mēs esam? Šeit. Jau laikā pārgājuši pāri visam, jā? Aptuveni. Aha. Izcilākais koncerts telpās. Lūdzu video. Lūdzu video. 2022. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais koncerts koncertturneja bija koncerts Ziedonis Lācis vīrieši. Savukārt 2023. gadā izcilākā koncertturneja vai koncertsērija bija Bet Ziemassvētkos un izcilākais koncerts grupas astronautu koncerts Arēnā Rīga. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais koncerts telpās ir Gustavo Arēnas šovs tagad tikai sākās. Rīkotājs Nodibinājums zinātnes un mācību centrs Cilvēks un visums.
Instrumenti koncerts Runā Rīga. Rīkotājs Sijā Instrumenti. Pink Noise Riga festivāla atklāšanas koncerts. Rīkotājs Sijā Nords Event Communications. Nu, kā tad tur bija? Kurš bija labs koncerts? Tagad tu taisi atploksti vaļā? Es to daru. Tu to dari, jā. Mierā. 2024. gada izcilākais koncerts telpās. Jā. Instrumenti koncerts Runā Rīga. Urā! Paldies. Paldies Jānim, paldies Rēnim, paldies Gatim. 15 gadu laikā šis laikam ir pirmais manis rīkotais pasākums, ko es pieteicu. Un šeit mans ķieģelis. Bet ko es gribēju pateikt, kas ir man personiskāk, Mārtis teica, ka šis ir Liepā radītais ķieģelis Cēsu rajonā, un te sapratu, ka Liepā Cēsu rajonā vienīgajā veikalā es gāju pēc savu grūtniecības testu, lai saprastu, ka es esmu stāvoklī savu pirmo bērnu. Tā kā šis ir Francim. Paldies. Lai dzīvā instrumenti, lai dzīvā koncerti iekštelpās. Un ziniet kas? Instrumentu koncerts Arēnā Rīga bija plusos. Paldies! Bērnu balva gan bija jau, bet apsveicam. Kur bija joks? Nu, labi. Mazliet pamainīsim atmosfēru. Bija koncerts telpās. Brīvdabas koncerts. Lūdzu video. – 2020. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais koncerts koncertturneja bija lielkoncerts Mese par mums, bet 2021. gadā svētku dziesmu vakars Brāli, brāli. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais brīvdabas koncerts ir Melo M mega orķestra lielkoncerts, rīkotājs Sijā Premium Art. Trešais lielais koncerts, rīkotājs Sijā lielais koncerts. Tieši šeit rīkotājs biedrība TDA Katvari. Man ir jautājums. Ja ir trešais lielais koncerts, kas notiek ar pirmajiem diviem? Tie iesilda trešo. Nu, labi. Bet vēl viens jautājums, ja drīkst. Tagad ir mikrofons. Piedod, jā, es aizmirsu. Bet, nu jā. Jebkurā gadījumā koncerts brīvā dabā. Kad daba ir nebrīva koncertā? Vai koncerts iesloga dabu? Tāds ir tās jautājums. Es teiktu, ka nē. Daba vienmēr ir brīva, tāpat kā koncerti. Nu, re. Kas ir aploksnē? Tajā, kas pieskaņot maniem nagiem. Tiešām? Wow! Aplausī! Nagiem! Man patīk nagi. No kurienes meņālas? No kur tu vēlies? Latvijas pasākumu fóruma izcilības balva 2024. Jā. 2024. gada izcilākais brīvdabas koncerts. To mēs zinām. Ir trešais lielais koncerts. Nu jā, tā jau man likās. Paldies viņiem. Paldies tev. Urā!
re. Pirmkārt, prieks par Skudras metropoli. Jums ir baigi daudz tādi, ja? Ja jums viens pietrūkst kaut kādai baznīcas uzbūvēji, vai kas zvanat? Au! Vislielākais, sirsnīgākais paldies ir lielā koncerta tēvam un idejas autoram, Olafam Saurietam, kurš ir super drosmīgs, radošs un savāds ļoti drosmīgu un radošu komandu, kurā ir arī daži cilvēki, kas ir šeit zālē vēl. Laikam neko es baigi daudz neteikšu. Olafam liels paldies. Un nākat lūdzu 31. uz 4. lielo koncertu. Jums arī patiks 100 punktu, es zinu. Čau! Tagad bez jokiem, bez lūdzu video. Latvijas lielā koncerta ideja radās pasākumu rīkotāju un uzņēmēja Olafa Saurieta galvā. Avantūriska, apjomīga, milzu enerģiju un smagu darbu paģēroša ideja, kas savadot vienā komandā Papačī, Arstaru Ulsmirus un kolēģus, ļāva tapt jaunam lielpasākumam mūslaiku pasaulē. Pasaulē, kurā, kā liekas, jau viss sen ir izdomāts un izdarīts. Ar katru koncertu pierādot, ka latviešu tauta ir dziedātāju tauta, lielais koncerts ir kļuvis par neizdzēšamu Latvijas pasākumu jomas notikumu ikvienam, kas mīl latviešu mūziku, kas mīl dziedāt, kas mīl būt kopā. Lielais koncerts savieno visas paaudzes kopējā elpā un vienā notī. Tas ir kļuvis par gaidītāko ikgadējo notikumu daudziem. Tikko kā esam šķīrušies no Olafa Saurieta, daudzu pasākumu rīkotāju un vizionāra, koncertu organizatora un cilvēka, kuram nederēja mazas idejas un kura domas lidojums ļāva Latvijā notikt daudz neparastiem un iedvesmojošiem pasākumiem. Olafs vairs nav ar mums, bet Olafa ieceres turpina dzīvot, un viena no tām ir Latvijas lielais koncerts. Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā kopš 2020. gada tiek atzīmēti izcili notikumi Latvijas novados. 2020. gadā tādi bija multimediālā brīvdabas fantāzija Sapnis Rēzeknē, lielkoncerts 4. vispārējiem latviešu dziesmu un mūzikas svētkiem 125 Jelgavā, teiksme par gaismas bruņinieku Smiltenē un pastaiga izgaismotā Liepāja. 2021. gadā labākie notikumi novados bija Latvijas mazākumtautību festivāls Zeme zied un koncerts Krastā saviļņots. 2022. gadā izcilības balvas saņēma gaismas uzvedums Gaismas vārdi Latvijai Dobelē, izrādes Skrodardienas Silmačos 120 gadu jubilejas iestudējums Silmačos un festivāls Summer Sound Liepājā. Savukārt 2023. gadā izcilākais pasākums novados bija pastaiga, izgaismotā Liepāja, pilsēta Paradoks. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā izcilākais notikums novados ir Vella kalpi, rīkotājs SIA Global Technology Group. Emiļa Melngaļa mūzikas svētki, rīkotājs Limbažu novada kultūras pārvalde. Tieši šeit rīkotājs biedrība TDA Katvari.
tikušies, jā? Nu, ko tur daudz? Nu, labi. Esam jau tikušies. 2024. gada izcīlākais notikums novados Emila Melngaļa mūzikas svētki. Limbažu novada kultūras pārvalde. Pārmaiņas pēc mēs būsim vairāk citus nominantus, nezinu, kāpēc nenoziņoja, bet tā kā Limbaža pieteica, tad sāksim Evija Keisela Limbaža pirmie runā. Labvakar, mīļie kolēģi. Man liekas, ka pats svarīgākais, ka būtu jāpasaka, ka arī Emīla Melngaļa radiniece ir šeit ar mums, un tā ir Ilze. Viņa arī strādā Melngaļu sētā Limbažu novadā, Vidrišu pagastā, esiet mīļi gaidīti. Un mana kolēģe Mārīta Saulīte ir ļoti daudz bijusi klāt tieši Emīla Melngaļa svētkos. Savukārt es ar Emīlu Melngaļu iepazinos 2024. gadā. Un, mīļie kolēģi, tieši šodien viņam apritētu 151. 15. februārī. Un no sirds saku paldies Latvijas Nacionālajiem kultūras centram, Pujātas kundzei, protams, Laurim Gosam, ar ko mums sanāk visciešāk, riktēt štelles, lai viss izdotos. Un, protams, visiem koriem, kas pie mums atbrauc ciemos uz Melngaļu sētu, gan iepazīst šo personību, pavada kopā dienu, piedzīvo un izdzīvo viņa hobijus, gan uzspēlē šahu. Es negribu teikt to vārdu, izmauc ar duiriteni un pamakšķerē. Mārīt, varbūt tu vēl gribi man papildināt. Es neko tikai, es domāju, ka ir pienācis laiks svinēt Emiļa dzimšanas dienu, lai tas ir brīnišķīgs tosts, jo viņš arī svinēja un dzīvoja tādu skaistu dzīvi, nerātnu, nešpatnu skaistu, un lai šis vakars nobeidzās Benjāmiņa namā ar Emīļa Melngaļa vērienu. Paldies jums! Jā, paldies, un lai dzīvo Latvija, un lai top. Paldies! Nu ko, dargie klātesošie, dargie tiešsaistē klātesošie, mēs esam nonākuši līdz, tā teikt, finālam. Tā to sauc. Tas bija aplauss? Tas viens aplauss. Paldies! Es vairs nevēlos nevienu mocīt. Tevi mazliet. Arī man te nevēlas mocīt. Mēs esam bijuši visur. Mēs esam bijuši novados. Es tev pateicos. Kur mēs vēl varētu nonākt? Ja mēs esam bijuši novados, mēs varētu nonākt? Mēs varētu nonākt katru ar sevi visu kopā. Rīgā? Nu, lai arī kur viņi atrastos. Izcilākais notikums Rīgā. Lūdzu video. 2020. gadā Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvā izcilākais notikums Rīgā bija distancēta pastaigu taka Ziemas gaismas dārzs. 2021. gadā svētku dziesmu vakars Brāli, brāli. 2022. gadā Latvijas mūzikas lielkoncerts 2022. Savukārt 2023. gadā izcilākais Rīgas brīvdabas pasākums bija 27. vispārējo latviešu dziesmu un 17. deju svētku, deju lieluzvedumu mūžīgais dzinējs un noslēguma koncerta kopā augšup publiskā skatīšanās Rīgas apkaimēs un kinoteātra Splendid Palace 100-gades pasākumus. 2024. gada Latvijas pasākumu fóruma izcilības balvas finālisti nominācijā
izcilākais notikums Rīgā ir Kreisā krasta svētki, rīkotājs Rīgas valstspilsētas pašvaldības iestāde Pārdaugavas kultūras apvienība, Jura Kulakova un Pētera Aigara dramatiskā kantāte Sarkanais vilciens, rīkotājs Rīgas doma meiteņu kora biedrība, dejas lielizrāde Face 2, projekta People Power Partnership ietvaros, rīkotājs Fonds Inicium un Theater Panoptikum no Vācijas. Nu ko, draugi, pēdējais ķieģelis, pēdējā uzruna. Es domāju, no tās katrs mēs nebijām tālu. Es domāju, ka katrs šis pasākums to izraisīja, bet izcilākais notikums Rīgā 24. gadā Jura Kulakova un Pētera Aigara dramatiskā kantāte Sarkanais vilciens. Apsveicam! Smagi, pamatīgi un ļoti nopietni. Kulakovs, Aira Birziņa un meitenes emocionāli uzrunājoši un šodienai piestāvoši. Lūdzu, turpinām 20 gadu veikto darbu. Paldies! Paldies! Nu, lūk, dargie klātesošie, draugi, jau mēs esam iepazinušies, tā teikt, ar to arī Latvijas pasākumu fóruma izcilības balva 2024 ir beigusies. Mēs tagad visu zinām. Lieli aplausi! Un tagad tiekamies pasākumu Expo. Tāds vārdiņš, jauns vārds šodienai. Expo. Expo. Lūdzu video. Šī gada 26. februārī arēnā Rīga norisināsies Latvijas pasākumu nozares izstāde Pasākumu Expo 2025. Tā ir vienīgā pasākumu nozares izstāde platforma pasākumu nozares piegādātājiem. Nozares profesionāļi un interesanti ir aicināti apmeklēt Expo, lai iegūtu informāciju par nozares aktualitātēm un atrastu jaunus partnerus, savukārt nozares uzņēmumiem un piegādātājiem. Tā ir iespēja iepazīstināt auditoriju ar jaunumiem, demonstrēt savu aprīkojumu un stāstīt par saviem piedāvātajiem pakalpojumiem pasākumos. Pasākumu Expo 2025 laikā tiks pasniegtas Latvijas pasākumu fóruma goda zīmes labākajiem pasākumu nozares piegādātājiem, tehniskajām kompānijām un pasākumu nozares uzņēmumiem. Tiekamies arēnā Rīga 26. februārī.